mēs kā iestāde, kura darbojamies gan ar klientiem un klientu emocijām, gan arī juridiskajā plāksnē, zinām, ka visas lietas, kas ir tiesā, ir civillietas, un visas civillietas tātad ir, civillietās ir paredzēts sacīkstes princips. Tas nozīmē, ka vecākiem, vai viņi to vēlas vai nē, bet nāksies savā starpā kaut kādā veidā konfliktēt, strīdēties, pierādīt, kurš ir spēcīgāks, kurš ir gudrāks, kurš ir labāks, un tas katrā ziņā nekādā mērā neveicina viņu sadarbību un labāku skatu uz to, kā būs labāk viņu bērniem. Un tad bāriņtiesas viens no uzdevumiem ir arī izskaidrot lietas. Un tad, kad vecāki atnāk uz bāriņtiesu, tad mēs arī stāstam, kādas priekšrocības varētu būt tad, ja viņi izvēlētos kaut vai vismaz sākotnēji pamēģināt domstarpības un strīdus risināt citādāk nekā tiesājoties. Šajā procesā bāriņtiesa vienmēr iesaka un piedāvā daudz un dažādas mierīgas domstarpību risināšanas metodes, tātad izmantojot speciālistu palīdzību. Piemēram, bērnam varbūt nepieciešams psihologs. Tikpat iespējams, ka vecākiem pašiem ir nepieciešams vai nu psihologs, vai varbūt pāru terapeits, kas var palīdzēt labāk saprast, kur viņi šobrīd atrodas, kādā emocionālajā procesa stadijā, kas notiek ar viņu attiecībām, kas ir ar šķiršanos, un ļoti bieži tur ir arī daudz sāpinājumu, aizvainojumu un naidīguma, un tad tik galā arī ar šīm emocijām. Psihoterapijā ir tāds teiciens, ka kamēr jūtas nav izlādētas, tikmēr prāts nedarbojās. Un šis teiciens ļoti labi darbojās arī bāriņtiesā, ko mēs patiešām arī redzam. Jo kamēr tas lielais jūtu apjoms ir tik milzīgs, tikmēr neviena juridiska dokumenta izdošana nepalīdzēs uzlabot attiecības un pilnīgi noteikti nepalīdzēs kļūt labākiem vecākiem. Mūsu kā bāriņtiesas ieteikums būtu vecākiem atcerēties, ka strīds nekad nepalīdz attiecības uzlabot, un svarīgi būtu domāt par bērnu labklājību gan tagad, gan arī nākotnē, un fokusēties un koncentrēties uz strīdu mierīgu sakārtošanu. Un tas ir pats svarīgākais un pats nozīmīgākais, ko jūs varat izdarīt sava bērna labā.